Par labiem ārstiem runājot, jūs tak šogad esat dabojis lielu atzinību no saviem pacientiem. Jūs esat goda ārsts. Visā valstī. Jūsu pacienta noteikti tāds īsacījums. Pacientam novērtē. Nu, un kai? Laikam pateikamai. Paldies jums. В понедельник будет с 8 до часу, а в среду будет до 7 вечера. Да. В пятницу с 8 до 11. Но в эту пятницу доктора не будет. Сегодня вот он и принимает. Bet kā ir sagojis tā, ka jūs bijat fizikas skolētājs, bet tagad mēs pie jums ārsta kabinetā sēžam? Nu, потом pasaucēju par ārstu. Es 6 gadu gribēju būt par ārstu. Man sācēja, ka vajag par ārstu būt. I man likos, ka es jau izvārstiešu savai vecmāmiņā. Paps pastāja, ka vajadzētu tev bēgt sokumā fiziku, ka vērītim labāks vārds būsi. A mama saka, ja skolotoja, mama saka, par skolotoju vajag toža bēgt. I вот apvienoju skolotojas i fizikas. Viškai es pastrādāju Pūļajā, Bielostokā nedaudz pastrādāju, Šepliškos nedaudz pastrādāju. Kā ir Latvijā salīdzinoši? Man patīk, es dzīvojam tī, kur paps dzima te māsā, tā. Bet kas ir tas, kas jūs uzsita pīsaista, kas jūs uzsita ita nūturu? Te ir te apziņas sajūta, ka ita cilvēkiem moskas var palīdzēt, arī medicīnas jomā. Kaut kādā mārā arī. Protams, bet otrkārt es nedaru to, tikai, ka man tas nepatīk darbs. Man te patīk. Man patīk, es varu atbraukt uz skukiem, koļam braucu uz skukiem, es atsapūšu, pasaveru, kā stirnas skraida. Man patīk. Un cik jūs ir daudz sajūt kilometru dīnā, braukt? Kai kurā dīnā, bet dažādi ir. Mojas vizietis tad reizi sauci 10-11 vakarā, i tad porīt pors kilometrus kaut kur vajag. Taču tagad nedabrauksi visur, ne tā kā iti asfalts. Par itū dzēvi ita pīrūbežā, mēs zinām, ka pīrūbeža paliek tukšoka, ka cilvēki aizbrauc. Kā jūs to jūtat savā ārsta kabinetā? Nav tā, ka pacientu mazāk paliek. Pie mani nepaliek, pie mani visu laiku paliek jau vairāk. Par to, ka es atbraucu, ir daudz cilvēku, bija pie citiem ārstiem pierakstēti. Ir tie citi ārsti aiziet pensijā, kur aiziet, es citu pasaulē. Ir tie cilvēki pīsaraksta jaunu ārstu, itais rajonu, cik es zinu, laikam nātgu. Viena daktare paēma praksē. Bet jūs tā kā nanūžālojat tu izvēli tagad? Vienu nanūžāloju, es varu palīdzēt, es priecīgs, Dievam pateicīgs, ka jūs dūt man. Dūt īspēju, dūt strodot, ģimeni varu uzturēt, pošam dzīvot, cilvēkam es palīdzēt. Bet mēs esam dzirdējuši, ka pie jums arī pacienti brauc citam vītam, arī Vidzemes. Pus Latvijas brauc. Brauc. Vat vakar no Aucas gribēju pīsarakstēt. Kāds ir cilvēka veselības stāvoklis, par ko cilvēkiem visvairāk vajadzētu domāt? Ko visvairāk vajadzētu sorgot? Sorgot savu veselību. Ir prīcoties tur, kur tu dzīvoji, prīcoties no to, kas ir apkort, redziet, apkort, ikdienas prīku redziet. Gaviet, tagad ir gaviens. Uzskatu, ka cīši noderīga līta organisma attērēšana, uzskatu, ka vispār cilvēki par daudz kaloriju uzņem, to neizmantojot. Vai jūs redzat saviem bērniem ite nākotni? Visur var izsakortot, visur var dzīvot, protams. Tāpat kā katrā citā vietā.